Kā veselīgāk iesākt rītu? Krietna rika rudzu maizes ar biezpienu varētu būt viens no vislabākajiem variantiem. Droši vien katrs taču būs dzirdējis, ka biezpienas uzlabo atmiņu. Un tā arī ir, jo tas satur ārkārtīgi daudz kalcija, kas vajadzīgs gan jaunam, gan vecam. Turklāt tas stiprina zobus un cīnās pret osteoporozi. Kazdangas piena pārstrādes uzņēmuma Elpa darbinieki zina, ka tikai gatavojot biezpienu ar rokām, iespējams panākt, lai tas būtu lieliem graudiem un līdzinātos mājas biezpienam. Ja tas tiktu gatavots ar kādas speciālas iekārtas palīdzību, graudiņi iznāktu daudz smalkāki. Starp citu, nosaukums Elpa ir saīsinājums no vārdiem Ekoloģiskās lauksaimniecības pārstrādes apvienība. Katrā gadījumā katrs, kurš ražo, uzskata, ka viņa produkcija ir labākā. Mūsu tā filozofija jau no uzņēmuma dibināšanas ir bijusi visdabīgs. Tātad, pamatā, cik tas vien iespējams šo produktu ražot dabīgi. Ja? Tātad arī viss tā tehnoloģija mums ir pamatā arī ņemta no sentēju receptēm. Tieši iet runa par biezpienu gatavošanu. Varbūt ļoti samērā daudz roka darba ir, bet tomēr šis produkts ir maksimāli dabīgs. Varbūt neatkārtojams tādā veidā, kā citi to ražo, varbūt industriālā veidā. Uzņēmuma Elpa ražoto produktu klāstā ir gan kefīrs un krējums, gan jogurts un mīkstie sieri, taču šoreiz izsekosim biezpiena tapšanas procesam. Pašā rīta agrumā uz uzņēmumu no piena piegādātājiem tiek atvests piens. Tas tiek iepirkts apmēram no 150 Latvijas zemniekiem. Pa caurulēm piens tiek padots uz separātoru, kurš to sadala krējumā un vājpienā. Krējums savukārt tālāk nonāk raudzēšanas iekārtā, bet vājpiens – biezpiena nogatavināšanas vannās. Vienā vannā tiek nogatavināts 400 līdz 450 kg biezpiena. Tā daudzums ir atkarīgs no olbaltumvielu satura pienā. Savukārt olbaltumvielu saturs pienā atkarīgs no goteņas ēdienkartes. Vannā vājpienam pievieno ieraugu, un tas līdz nākamajai dienai tiek atstāts nogatavināties. Tā rezultātā izveidojas receklis, kurš tiek sildīts, lai no biezpiena atdalītos sūkalas un veidotos graudi. Meistars nosaka, kad graudi ir gatavi, un tad no lielajām vannām tiek nolietas sūkalas un graudi tiek atdzesēti ar augstu ūdeni. Pēc tam biezpiens nonāk preses ratiņos, kur tiek pārklāts ar siera drēbi. To pamatīgi izspaida ar rokām, gluži kā mīcot mīklu, lai atbrīvotos no liekā ūdens. Gatavais biezpiens tiek pārbērts spaiņos. Tie nakti pavada saldētavā, bet no rīta jau mēro ceļu uz veikaliem. Vairumtirdzniecībai uz Rīgas veikaliem un kafejnīcām uzņēmums biezpienu fasē arī mazākos iepakojumos. Gatavajam produktam pirms realizācijas akreditētās laboratorijās tiek veikta kvalitātes pārbaude. Dienā uzņēmums sagatavo apmēram 3,5 tonnas krējuma un 2,6 tonnas biezpiena. Ražot tepat un ražot Latvijai, es domāju, ka tas ir katra uzņēmēja aicinājums, jo pirmais ir tas, ja tevi atbalsta tavs pircējs apkārt, kur var būt labāks, kad tu ieej veikalā un tu redz, ka viņš varbūt pacelā to importu un noliek pie malas un paņem tavu. Tas man ir vienmēr, kad es ieeju veikalā, kur es redzu, kad pacelā citus varbūt, bet paņem man to vai krējumu vai biezpienu, tas ir tāds stimuls un gandarījums visai dienai. Protams, ik viens vēlas zināt, kā veikalā nopirkt to īsto, visgaršīgāko biezpienu. Pēc kādām pazīmēm tas atpazīstams? Katrā gadījumā jau arī pats izskats biezpiena. Ja viņš ir šī gadījumā, kā mēs to darām, viņš ir ar lieliem tādiem smukiem graudiem. Ja. Pirmām kārtām viņš ir arī pēc garšas, tas, kas jau ir biezpienu pazinējis, es jau pateikšu arī pēc garšas, vai viņš ir svaigs un nav pārskābis. Ja? Tad tas nozīmē, ka tūlīt ražošanas procesā viņš maksimāli ir atspiests no tām suliņām, jeb sūkalām. Ja? Viņš ir uzreiz atdzesēts, ja? Un nenotiek tālāk šis biezpiena ieskāpšanas process. Biezpiens, līdzīgi kā citi piena produkti, jāglabā leduskapī 2 līdz 6 grādu temperatūrā. Turklāt biezpiens ir ēdiens, ko var ēst gan saldu, gan sāļu. Biezpienu var kopā pievienot ķimenītes mūsu pašu, ja? Pielikt nedaudz krējumu, cik treknu katrs to masu grib, vai mazliet sāli. Var arī ēst viņu ar ievārījumu. Vienkārši paņemt biezpienu, pievienot ievārījumu, un ja gribās arī krējumu nedaudz, var arī izdarīt tā, izspiest ķiploka daiviņas stanziņā, ja? Un ielikt olīveļā, ja? Un to izvilkumu, ja? Vienkārši uzliet uz biezpienu un sajauk kopā.
Visa Elpas saražotā produkcija nonāk pie pašmāju pircējiem. Viņi paliek tikai Latvijā, un no vienas puses tas mūs arī šī ekonomiskajā situācijā ir arī varbūt paglābis. Jā, tas, ka mums nav šīs noliktavas pārpildīts ar industriālo produktu, kurš šodien ir biržās apstājies visu tā tirdzniecību, un ka mēs esam orientējušies uz mūsu patērētāju, mūsu pircēju. Lai cik veiksmīgs nebūtu uzņēmējs, bez atbalsta pilnvērtīga attīstība ir teju neiespējama. Šodien uzņēmuma attīstība nav iedomājama bez arī banku atbalsta. Un mums ir ļoti veiksmīga un ilgadēja sadarbība ar SEB banku. Un konkrēti mūsu pēdējais projekts, kurš pat īstenojās šajā mēnesī, Eiropas projekts ar bankas finansiālu atbalstu. Tas bija krējuma, raudzēšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana, kas mums deva papildus iespējas palielināt krējuma ražošanu un arī, stabilizēt kvalitāti krējumu. Es domāju, ka SEB bankas darbiniekiem mūsu produkcija garšo, jo pasūtījums gan šeit, gan arī Rīgā ir vienmēr, viņš nemazinās, un es domāju, ka tas ir rādītājs tam, kad viņi ir iecienījuši arī mūsu ražoto produkciju. Kā Elpa panāk, ka lielās konkurences apstākļos tā produkti ir tik iecienīti un mīlēti? Lai būtu dabīgs un svaigs produkts, ir nozīme sākot jau no paša zemnieka. Tā ir piena kvalitāte. Nākošais tā ir šī veiksmīgā komanda, kas mums ir, un treškārt, tas ir tas, ko vēlās pircējs. Un šī pircēja uzticība, kāda viņa mums ir izveidojusies arī gadiem